Patiesībā stāstot par šīm traģēdijām, mums vecākiem tik tiešām ļoti sāp sirds, un mēs aicinām arī citus vecākus pārunāt ar bērniem šos ārkārtīgi aktuālos jautājumus, kā vajadzētu uzvesties ūdens tūmā. Pārgalvīgo tiešām netrūkst, un bērni paši aiz gara laika, jo īpaši tagad brīvlaika laikā kāpj uz ledus gabaliem un ne tikai seklākās vietās, bet pat Latvijas lielākajās upēs, pat neaizdomājoties, cik tas ir bīstami un cik daudz ciešanas šādu, piedodiet, stulbi izklaidi var nest ģimenei, tuviniekiem un arī draugiem. Mēs nezinām, kā būtu beidzies kādas meitenes ceļojums uz ledus gabalu Daugavā, ja to nebūtu laicīgi pamanījuši garām gājēji. Dokumentālā filma Ledus balerīna. Ledus iešana Latvijas upēs mums atnesusi ne tikai plūdes draudus, bet arī mākslas filmas Nāves ēnā cienīgus stāstus. Kāda meitene Jēkabpilī pastaigājusies pa Daugavas ledu, nemaz nenojauta, kādas briesmas viņai draud. Bija brīvdiena, un mēs ar draudzeni pastaigājāmies gar Daugavu, pavērojām, kā iet ledi. Un no blakus mājas, kur man dzīvo vecmama, bija atskrējis viņas mazais sunītis. Un viņš uzleca uz viena no tiem ledus gabaliem. Tajā brīdī, kad es kāpu virsū, tur sanāca tāds kā neliels lēciens un bija grūdienis uz to ledus gabalu. Un viņš atdalījās no tiem pārējiem gabaliem un iepeldēja dziļāk straumē. Un tad, pirmais, ko es, protams, izdarīju, bija paņēmu to sunīti un viņu izsviedu krastā. Bija 29. marta vakars. Kristiāna glābjot sunīti nejaušām iepeldēja Daugavā. Draudzenes centieni palīdzēt tik krastā, ar ko ciņu neizdevās. Kad jau straume parādījās un es sāku arī attālināties no krasta, un tur bija citi ledus gabali, un tad bija tā bailīgi. Visādas sajūtas jau pašā sākumā izskrēja caur galvu, kas nu būs, ko tālāk darīt. Un tā sākās Kristiānas neplānotais ceļojums uz ledus gabala. Pašā sākumā, kamēr es aptvēru to, kas notiek, man bija tāds neliels uztraukums. Visu laiku skatījos uz visām pusēm un domāju, kur varētu rast kādu iespēju, kā es varētu tikt krastā. Bet pēc tam, tad, kad es jau iepeldēju tādā vienmērīgā straumē, tad tas viss uztraukums mazinājās, jo ledus gabals bija diezgan liels. Viss mainījās, kad meitene tuvojās Jēkabpils tiltam. Bet tad, kad es virzījos arvien tuvāk, es redzēju, ka starp tiem balstiem ir ļoti, ļoti lieli viļņi. Un tad man atkal pārņēma tāds stress, kā es tam tikšu cauri un vai es nenokritīšu no tā gabala, jo viņš taču arī ir slidens. Iespēja tikt ierautam lielā vilnī nebija nemaz tik maza, nerunājot par ietriekšanos tilta balstot. Mani sašūpoja ļoti, un es domāju, ka vai nu es nokritīšu, vai nu tas ledus gabals vienkārši nogrims vai apgāzīsies, jo tajā pašā smagākajā punktā man bija tā, ka kājas vispār bija līdz ceļiem ūdenī. Bet meitenei paveicās. Jēkabpils ugunsdzēsēji saņēma informāciju no iedzīvotājiem par to, kā pa Daugavu uz ledus gabalu peld cilvēks. Tūdaļ tika sagatavots 2 laivas un katra pa savu krastu, tātad kurš ātrāk piekļūs. Sekoja tai vietai un informācija parādījās vēl vairāk kārt, kur cilvēki jau ziņoja par citām vietām, jo ledus gabals diezgan ātri pa šo Daugavu peldēja. Tad, kad es izdzirdēju sirēnas, tad es jau tajā brīdī sapratu, ka viss būs kārtībā. Netālu pirms tilta un Jēkabpils robežas vienai no glābēju laivām izdevās panākt šo dabas veidoto plostu. Un glābēji saka, ka burtiski kā balerīna balansēja, jo viņi bija pilnīgi taisni stāvēja, un tad, kad piebrauca jau laiva, viņi pat nevarēja paspērt solīti, jo tas ledus gabals jau šķiebās. Vairāk cilvēku šo atgadījumu vēroja no malas, kā arī filmēja ar mobīlo telefonu. Viņu reakcijas, protams, bija dažādas. Kam ir laiva? Mani draugi to vairāk uztver kā tādu jautru piedzīvojumu. Atkal pieaugušie domāja, ka man ir ļoti, ļoti paveicies, jo viss varēja beigties daudz ļaunāk. Ir pagājuši jau gandrīz 5 mēneši, kopš Kristiāna uzkāpa uz ledus gabala. Bet vai kāds arī tagad atceras par šo atgadījumu? Es pat jau tagad arī par to tik ļoti vairs nedomāju. Protams, tas ir tāds notikums, kas vienmēr paliks atmiņā un ko es atcerēšos līdz pat vecumdienām. Un paldies visiem tiem cilvēkiem, kas mani saprot, kāpēc es to darīju un nenosoda mani. Ar vienu vēl pūta dienvidus vakara vējš, un ar vienu vēl milzīgais ledus gabals peldēja tālāk un tālāk jūrā iekšā. Uz ledus gabala atradās 14 zvejnieki. Tas ir tikai citāts no Blaumaņa noveles Nāves ēnā,
bet Kristiāna šādu situāciju piedzīvoja pati uz savas ādas,